Šogad 2024. gadā tiks pieņems, ka breiks būs olimpiskais sports. Un, lai noteiktu, kurš ies uz olimpiādu, tiek rīkots pirmais Latvijas čempionāts breikingā, kas risināsies Daugavpilī, bet mēs šobrīd atrodamies Tukumā ar komandu Syncrew, kas šobrīd gatavojas pasākumam, un mēs viņiem iesim līdzi un redzēsim, kā viņiem veiksies tur. Vai jums ir kā ierakstu viši? Jā, ka tagad sāc patrenēties. Ierakstu. Jā, ka ļaut. Šādā uzskatīs. Vienkārši uzliekam. Tas tāpat kā Kitkarām, viņš arī var uzgriezt. Viņš uztais kā uz pusē un tā aiziet tālāk. Pārstāv divas. Jā, maitīt reizes. Viņš ritīgi uzgriezt. Jā, nu tu pareiķini, tev liekas, vai es nevaru iemācīt, ko tu domā. Tu pat viņu šovu nevar nodēt, tā kā viņš vai ko tu gribi svecīgries. Jau, nofilmē mūsu botus. Pasies ģirtam ziemens. Ģirtam ziemens riepas. Vienīgais domā par savu drošību, vo, nu, safety, jā. Modinātais. Protams, braucot uz turieni, komandai sanāca sastrīdēties pa vienas viesmu. Es varu atvērt savu muti. Es nezinu, man vaļ, es runāšu. Ko tu izdarīsi? Nē, tu nevari. Es runāšu. Nē, Agri, faktiski tu nevari, tāpēc, ka tu nevari nekad dzīvē savu pārmu. Motherfucker. Nuceņ. Welcome! Мы рады вас всех приветствовать! УЗ! Латвия's Champions Breaking на 923! What's up? So my name is Oleg, nickname is Kuza, and my crew name is Navi. I represent Navi Ukraine. So the Latvian level is pretty good to comparing for the world level. And I was surprised, in Latvia, and really good battle. So that's what's up. Ko viņš pēdējais intervijā? Trīs jautājumus. Kādu? Ko domā par Latvijas līmeni, salīdzināt ar pasaules līmeni? Ko šeit? Labs, tīpa ir labs. Ķīpa labs. Viņš pa īstam gribēja ko teikt, vienkārši pēdējā huņiem, bļi.